Nu, čau, čau, mani mīļie. Un tā ir ienākusies vēl viena pasaciņa, manuprāt, ļoti interesanta, bet, kas jums liksies, tas jau ir jūsu apziņas, evolūcijas, izaugsmes jautājums. Un tā, pasaciņa par vibrāciju novērtējumu. Un te vēl parādās tāds mūsu ļoti interesantais nosaukums 3i draugs. Nu, skatīsimies, kas tad te visi salikts kopā. Vai cilvēce ir gatava kosmiskā progresa ziņojumam? Pēdējie 6 gadi ir bijuši nemierīgi un dīvaini. Jā, tas ir kopš 19. gada, kad mums parādījās pēkšņi ķēze, kas tā izplatījās pa visu pasauli pēkšņi un ne no kurienes, ja? Tā tad no tā laika sākot līdz šim brīdim. Un tas var nešķist ērts laiks, lai mūsu kolektīvo apziņu novērtētu progresīvas galaktikas būtnes. Un tomēr haoss un traumas var kalpot kā katalizatori pārdomām par mūsu mērķi un mūsu dziļākajiem centieniem. Visums darbojas pēc matemātiska grafika. Pēc 1000 gadu atkal ir pienācis laiks, lai cilvēce tiktu novērtēta pēc mūsu spēcīgāko vēlmju vai ambīciju vibrācijas integritāti. Un autors stāsta, pagājušajā vasarā es tiku brīdināts par šo lielisko vibrāciju novērtējumu retas ārpus ķermeņa pieredzes laikā. Es dalos ar to tagad, kamēr tas ir saulaicīgi. 25. gada decembris ir svarīgs mēnesis, lai cilvēce sūtītu signālu kosmosam, ka mēs esam gatavi nākamajam potenciālam. Un 25. gada 22. jūlija rītā autors saka, ka es izgāju no pieredzes, kas pārsniedza parasto sapni. Tas bija ārkārtīgi spilgts, tuvs un emocionāli dziļi intensīvs. Es ceļoju bez sava ķermeņa. Man palīdzēja ceļvedis, un es atgriezos ar zināšanām pēc pamošanās. Un tas liecina par ārpus ķermeņa pieredzi, nevis tikai zemapziņas tēliem, ko mēs parasti piedzīvojam sapņa stāvoklī. Es pieķēru sevi vērojam gara auguma vīriešu grupu ar gariem blondiem matiem, kas stāvēja uz senā vikingu kuģa priekšklāja, kas būvēts transatlantiskiem piedzīvojumiem. Un tā vietā, lai kuģotu pa sauszemes ūdeņiem, tas brauca caur šķidru vidi, kas šķita starpzvaigžņu telpa. Es zināju, ka šis kuģis brauc tieši uz zemi. Es sajūtu vīriešu nodomu spēku, kad viņi izkliedza drosmīgu, kopīgu piedzīvojumu saucienu, kas plūst ar drosmi, novatora garu un tieksmi pēc taisnīguma. Bija skaidra apziņa, ka viņi atgriežas šajā saules sistēmā pēc ļoti ilga laika, bet pēc regulāra grafika, lai novērtētu cilvēces apziņu. Un pēkšņi es dzirdēju balsi blakus man sakām, bet lūk, kā tas izskatās patiesībā. Un pēkšņi es redzēju ļoti lielu kosmosa kuģa iekšpusi.
Es redzēju vienu kuģa daļu, kur logi bija nedaudz izliekti, un katram logam zem tā bija tukša kabīne, kas it kā paredzēta pasažieriem. Es varēju redzēt tālas zvaigznes caur logiem, bet nevienu būtni nemanīju. Klusumu pildīja vāja, vienmērīga gaisa plūsmas skaņa, līdzīga tai, ko dzird lidmašīnā, tikai klusāka un maigāka. Un šī kuģa mierīgā kārtība krasi kontrastēja ar trokšņaino piedzīvojumu kuģi, kuru tikko biju vērojis. Un es pēkšņi pamodos ar senu atmiņu par laikmetu ciklu, kurā mēs visi piedalāmies. Es domāju pie sevis ar steidzamības sajūtu. Tieši tā, atkal ir pienācis tas laiks ciklā, lai šī grupa nāktu. Ir jāpaceļ sava apziņa pēc iespējas augstāk šim novērtējumam. Dažas dienas vēlāk man uz ekrāna parādījās virsraksti par milzīgu starpzvaigžņu objektu, kas strauji virzās uz Zemi. Un mana sirds, tā teikt, uz sekundi apstājās. NASA bija uzņēmusi pirmo šī objekta augstas izšķirtspējas attēlu 25. gada 21. jūlijā, tikai dažas stundas pirms manas ārpus ķermeņa pieredzes. Parasti šāds virsraksts nepiesaistītu manu uzmanību. Es vienmēr esmu domājis par ārpuszemes kuģiem, kas slīd un izkļūst no šīs dimensijas caur portāliem un nevis 1000 gadus brauc pa galaktiku. Tomēr mana ārpus ķermeņa pieredze bija pārliecinoša. Tas ne tikai parādīja man kosmosa kuģa interjeru, pirms es pat biju dzirdējis par 3i, bet arī izraisīja manas dvēseles atmiņas par galaktiskām būtnēm, kas šķērso starpzvaigžņu telpu, apmeklējot mūsu Saules sistēmu pēc grafika, lai novērtētu mūsu gatavību kā individiem un kā kolektīvam. Mana sajūta bija tāda, ka viņi mēra mūsu vibrāciju integritāti, uz ko mēs tiecamies, par ko domājot, mēs pavadām visvairāk laika, cik labi mēs regulējam, pārvaldam savas emocijas, cik dziļa ir mūsu mērķa sajūta un vēlme pēc garīgas izaugsmes, vai mēs vēlamies piedzīvot to, kas atrodas ārpus šīs fiziskās sfēras un ārpus Saules sistēmas, un ko mēs darām, lai to sasniegtu. Un ātrgaitas starpzvaigžņu objekts virsrakstos tika oficiāli nosaukts par 3i un pabrauks tuvāk Zemei garām 19. decembrī. Un NASA uzstāja, ka tā ir komēta, bet Harvardas fiziķis Avi Loebs ir uzsvēris anomālijas, kas liecina, ka tā varētu tikt ar saprātu vadīta. 3i ieradās mūsu, un šīs viņa uzskaitījums, šīs pazīmes. 3i ieradās mūsu Saules sistēmā gandrīz pilnīgi saskaņots ar mūsu ekliptiku. Ekliptika tas ir ceļš, pa kuru ap mūsu saulīti riņķo planētas, praktiski plakne. Un tas arī ieradās ar precīziem laika iestatījumiem Marsa, Venēras un Jupitera tuviem pārlidojumiem, jeb garām lidojumiem, slēpjoties no Zemes, tuvojoties Saulei.
Un apvienojumā ar ekliptikas izlīdzināšanu tas dod satriecošu 1 no 10 miljoniem iespēju, ka tas notika dabiskā ceļā. Un 3i kodols ir masīvs, salīdzinot ar 2 iepriekšējiem starpzvaigžņu objektiem, tātad 1i un 2i, ko šī iestāde ir novērojusi. Starpzvaigžņu telpā nav pietiekami daudz akmeņainu vielu, tātad nemētājas akmenīši pa labi pa kreisi, lai šādas masas iezis reizi 10 gadē nonāktu Saules sistēmas iekšienē. Un līdz šim uzņemtajos attēlos redzamas taisnas garas strūklas, kas negriežas un neizsmērējas. Dabiskajās komētās strūklas vērpjas, dreifē vai izsmērējas, jo kodols griežas un gāzi un putekļi tiek atbrīvoti no dažādām lokālām vietām. Strūklas, kas nāk no 3i, ir tik milzīgas un spēcīgas, ka kodolam būtu jāiztvaicē ledus 10 reižu ātrāk, nekā to pieļautu tā faktiskā Saules apspīdētā virsma. Un 3i izdzīvoja zaudējot 13 līdz 50% no savas masas, nesadaloties Saules tuvumā. Un šai ārkārtējai iztvaikošanai vajadzētu izraisīt dabisku komētas sabrukumu. Mēs arī zinām, vismaz liela daļa no mums zina, ka aizejot aiz saulītes, šis te 3i objekts no sevis atbrīvoja ļoti daudzus mazus objektiņus, kas izklīda pa visu mūsu Saules sistēmu, tā skaitā uz Zemes, uz Mēnesi, uz citām planētām un viņu pavadoņiem, no kurienes tālāk jau tiks veikti dažādi zinātniski pētījumi mūsu Saules sistēmā. Līdz ar to arī šī masa varēja samazināties, tas nav nekas pārsteidzošs. Un netālu no Saules 3i pēkšņi izgaismojās daudz ātrāk nekā jebkura cita komēta, ko mēs jebkad esam redzējuši, un mirdzēja zilā krāsā, nevis pierastā dzeltenīgi baltā krāsā. Arī par to mums ir bijušas jau pasaciņas, informācija un tā tālāk. Un šīs anomālijas apstiprina manu pieredzi ar milzīgo kosmosa kuģi, kas slīdēja Zemes virzienā. Es joprojām brīnījos par blondiem skandināvu izskata, jeb ziemeļnieku izskata vīriem uz vikingu kuģa, pirms kuģis pārvērtās par klusu kosmosa kuģi. Un tad es atcerējos noslēpumaina pamatiedzīvotāju vārdus no 2014. gada, tātad 10–11 gadus pirms tam. Apmeklējot Hopi, arī mums zināma cilts no pasaciņām, Mesas Arizonas ziemeļos, es stāvēju pie pravietojumu klints, lasot par 1000 gadus veco pravietojumu savā tālrunī. Principā audiogits saucamais, ja? Šķietami ne no kurienes, no aizmuguras pastiepās roka un nospieda manu tālruni uz leju. Es nebiju dzirdējis, ka kāds man tuvotos. Pēc tam klusībā pārliecinājies, ka es viņu nefotografēšu. Vīrietis ar tumšiem matiem un tumšu ādu devās svētās klints virzienā. Viņš apkaisīja to ar kukurūzas miltiem, skaitot lūkšanas pamatiedzīvotāju valodā.
Pēc rituāla pabeigšanas viņš nāca atpakaļ un paspieda man roku. Viņš iepazīstināja sevi kā Jose un sāka runāt par pravietojumu. Milzīgajā klintī bija izcirsta taka, kas sadalās divās daļās. Būs vēl redzams arī labāka bildīte, ja? Te aiziet viena, te aiziet otra. Un ir tāds teiciens no šiem hopu valodas, hopu indiāņiem, divsirdīga, jeb divu sirdžu cilvēka ceļš ved cauri mūsdienu dzīvesveidam ar materiālismu, tehnoloģijām, alkatību un korupciju. Un vienas sirds cilvēka ceļš ir vienkāršs pateicības ceļš, audzējot pārtiku, dzīvojot ar cieņu pret dabu un garu pasauli, veicot rituālu, lai godinātu zemi un radītāju. Un tā kā man īsti nebija skaidrs, ko tas nozīmē divsirdīgs cilvēks, tad es meklēju un man Google pastāstīja, ka divsirdīgs nozīmē mānīgs, nepaties vai nodevīgs, norādot uz pilnīgas apņemšanās vai lojalitātes trūkumu, piemēram, uz divām konkurējošām jūtām vai nodomiem. Tas ir pretstats patiesam vai viensirdīgam un norāda uz liekulību vai dalītu lojalitāti. Jo bieži lieto reliģiskā vai morālā kontekstā, lai aprakstītu kādu, kurš nav pilnībā uzticīgs. Tāds ir tulkojums. Un ko te šis pravietojums stāsta? Materiālistiskais ceļš beidzas ar robainu līniju, kas atgādina haosu un destruktīvu klinti. Dabas un gara ceļš ir taisns un turpinās mūžībā. Tāds skaidrojums. Un šis Jose runāja par īstā baltā brāļa atgriešanos, kurš senos laikos mūs apmeklēja no zvaigznēm. Mācīja hopi par radīšanas avotu, deva viņiem norādījumus par viņu dzīvesveidu, ceremonijām un kačinas dejām. Arī šis teksts mums ir bijis pasaciņās. Un viņš teica, ka zilā zvaigzne kačina debesīs būs redzama kā zīme, ka īstais baltais brālis drīz atgriezīsies. Neviens nezina laiku, bet daži vecākie šeit uzskata, ka zilā zvaigzne kačina būs redzama 25. gadā. Un Jose to man stāstīja 14. gadā. Tātad par zilo zvaigzni kačinu un šo teiku meklējiet rokā pasaciņas par lielo pāreju, vēlreiz lasiet cauri, jo es ticu, ka jūs jau par šo laiku, nav dikti ilgs laiks pagājis, mēnesis 2. Jūsu apziņa jau ir mainījusies, un jūs jau šajās pasaciņās atradīsiet kaut ko pavisam citu. Tā kā meklējiet rokā, viena no daļām, vienas pasaciņas tātad grupai bija arī par zilo zvaigzni kačinu. Nākamajā dienā hopi apmeklētāju centrā es jautāju par Jose, bet neviens nezināja, kas viņš ir. Man tas šķita dīvaini tik mazai, ciešai kopienai. Liela glezna pie sienas attēloja kačinas, kas nolaižas no zvaigznēm Kiva rituāla laikā.
Kačinas ir zvaigžņu cilvēki, man teica Hopis sievietes. Viņi šeit ieradās jau sen no zvaigznēm. Es nopirku nelielu gleznas eksemplāru un atvedu to mājās. Un mana vizīte Hopi mesā man ienāca prātā domājot par blondajiem ziemeļnieku vīriem, kurus es biju redzējis uz kuģa. Vai īstais baltais brālis varētu būt ziemeļnieku izskata citplanētieši prātoju? 3 īspīdēja zilā krāsā, kad tas tuvojās saulei. Vai tā varētu būt zilā zvaigzne Kačina? Pēc tam es nopirku Frenka Votarsa Hopi grāmatu un atradu daudzas reizes pieminēto Plejādu zvaigznāju. Un mūsdienu ufoloģijā plejādieši tiek aprakstīti kā gara auguma ar gaišu ādu un gariem blondiem matiem. Tiek teikts, ka viņi jau sen ir iesējuši ziemeļnieku rasi šeit uz zemes. Nu, attiecīgi, tas ir Plejādu zvaigznājs un, lielākā daļā bildīšu jūs redzēsiet šādu vai līdzīgu plejādiešu attēlu. Un grāmatā teikts, ka plejādiešu simboli ir redzami daudzos Hopi petroglifos, tātad akmenī iecirstos darbos, un viņi savus pazemes skiva rituālus saskaņo ar plejādu pacelšanos, tātad parādīšanos virs horizonta. Kad plejādes pārvietojas redzamībā caur kāpnēm, kas atveras augšpusē. Un tajā Kačina tiek raksturota kā gari no citām planētām un zvaigznēm, kas liek domāt, ka zvaigžņu cilvēki ir gan starp dimensionāli, tātad ne tikai dzīvo uz zemes un var atrasties 3., 4., 5., 7. dimensijā, bet tie var nākt arī no citām planētām. Šeit blakus es parādīju bildīti, kurā ir Kačina, lellītes kādas taisa, un arī indiāņu senais ornaments, ar ko ir pazīstami indiāņi, ja, tātad sapņu ķērājs. Tas viss kopā un gari blondi mati. Vienkārši liekam lēnām informāciju kopā, jo man jums šo te pasaciņu rakstot pēkšņi nāca tādas interesantas atklāsmes, es jums tūlīt par to pastāstīšu. Un gleznā redzamās Kačinas, tajā, ko viņš nopirka pie Hopi indiāņiem, šeit ir cita glezna, ir tērptas dažādos tērpos un maskās, radot iespaidu par dažādu izskatu rasēm zvaigžņu cilvēku vidū. Ja mēs salīdzinām ar šodienu, ar Gaismas federācijas šo te kuģi un viņu apkalpi, tad mēs zinām, ka tur ir arī daudz dažādu rasu pārstāvji. Vai īstais baltais brālis varētu būt viena no daudzām rasēm vai zvaigžņu nācijām? Hopi grāmatā teikts, ka patiesais baltais brālis atgriezīsies, lai dibinātu jaunu, universālu cilvēku brālību. Un tālāk es te paņēmu dažas bildītes, un man pēkšņi bija tā bam pa smadzenēm. Tātad, kā tiek attēloti indiāņu tautas tērpi. Un tagad domājam, no kurienes viņiem tādi tērpi. Un ja tās ir mirdzošas atnācēju ķiveres, kas vienkārši saules staros mirdz, jo viņas ir spožas.
Ļoti ticams, un pēc tam indiāņi to mēģināja attēlot savos tautas tērpos. Šeit tikai viena, kā saka, gaisā spalva, bet tā varētu būt arī antēna un nosegta galva. Tātad galvā ir kaut kāds galvas pārseks. Atkal, pietiekami daudz es esmu lasījusi un strādājusi un mācījusies par šiem te senajām ciltīm, lai kaut kādas saites es liktu kopā arī ar atbraucējiem no tālām zvaigznēm. Te ir tas pats, ja, tātad kaut kas uz galvas, nevisai saprotams, tur varbūt ir kaut kādas vēl pat citas antēnas, te ir atšķirīgs galvas segas, ja. Te ir kaut kas līdzīgs tam, ko tikko pirms dažām dienām Jurijs stāstīja par aldebaraniešiem. No Aldebarana zvaigznāja, no senajiem cilvēkiem cilts. Tātad te ir variācijas brīvai fantāzijai un tā teikt atvērtībai jūsu, cik jums ir apziņa atvērta, lai uztvertu papildus informāciju. Es jums stāstu tikai to, ko es pati, tās ir manas privātas domas. Tas nav nekas, kas ir kaut kur rakstīts. Cilvēks ar spārniem. Tātad cilvēks var lidot. Lidojoši aparāti. Kaut kas uz galvas un ar tādām interesantām ausīm. Frizūras, kādas ir meitenēm, sievām. Man tas atgādina zināma veida mūsu austiņas, ko mēs lietojam klausoties mūziku vai ko kurš, kad mēs liekam uz ausīm un sēžam. Tā, draugi mīļie, vienkārši fantāziju raisiet vaļā, ja, apziņu. Jo es ieraudzīju šīs bildes un man pēkšņi bubum, kaut kas atkal saslēdzās. Pie kam es šādas bildes jau biju redzējusi jau pirms gadiem 10. Tad man tur vēl īsti tik skaidra šī vīzija nebija. Un ieintriģēts par visām šīm sakarībām un pārliecināts, ka jūlijā biju redzējis milzīga kosmosa kuģa iekšpusi, es tikos ar savu šamaņu mentori, lai pārunātu šo pieredzi. Un vai es patiešām biju astrālā, projicējos astrālā, es viņai jautāju. Tu veici lielu kombināciju, un tavas cilvēka smadzenes centās to visu, tā teikt, salikt pa plauktiņiem. Iedomājies, ka tu biji kā žurnālists, reportieris, kas tika uzaicināts turisma autobusā, un tev bija īslaicīgs apmeklējums tur, kur viņi atrodas un ar ko viņi nodarbojas. Tiec skaidrībā, pieņem to, tu tur biji. Tu apmeklēji viņu kuģi, bet neatnesi līdzi savu ķermeni. Tu saņēmi informāciju, lai ziņotu, lai stāstītu. Tevi laipni aicināja rakstīt par to. Viņi tevi uzaicināja un piedāvāja kanālu, kam sekot. Tu piekriti, un tāpēc tu biji šajā ceļojumā. Tava apziņa tika pārraidīta uz kuģi. Un kāpēc es neredzēju būtnes uz kosmosa kuģa? Bija tikai tukšas kabīnes. Viņi tur bija, bet ja tu viņus būtu redzējis, tu justos nomākts un vienkārši izietu ārā no šīs ārpusķermeņa pieredzes. Vai viņi neizskatītos gluži kā vīri uz vikingu kuģa,
ja viņi būtu plejādieši. Viņi var izvēlēties parādīties ķermeniskā formā un pieņemt šīs īpašības, jo vieglums, pagarie mati un lielais augums nedaudz atbilst viņu vibrācijas ķermeniskajam attēlojumam, bet tas nav viņu vienīgais veids. Viņi tev parādīja vikingu kuģa slīdēšanu, kas traucas cauri kosmosam, jo zināja, ka tas ļaus tev atrast visdažādākās korelācijas starp viņiem un ziemeļniekiem. Tad viņi maskējas kā komēta, bet citreiz viņi maskējas kā lidojoša laiva, jo tas bija saprotamāk. Līdzīgi senajiem Vimanu tekstiem, kas apraksta mītiskas lidojošas mašīnas no hinduistu epasiem, jā, toreiz viņi maskējās kā kuģis vai laiva vai trauks vai lidojošais paklājs, ja jums tā patīk, kas atbilstu tam, ko cilvēki tajā laikā varēja uztvert. Un šeit es jums ieliku dažas bildītes no Vimanām. Vimanas kā kuģis vai kā laiva, upe, viļņi, okeāns. Bet tikpat labi okeāns arī augšā, tātad viņi pārvietojas ne tikai pa zemi. Ļoti daudz, kur Vimanas ir attēlotas, vai kā putni, kas lido pa gaisu un pārnes uz sevis kaut kādas kabīnes vai iekārtas vai kā gulbji, kas velk šīs te mājas, jeb karietas, saucat kā gribat. Ja, te arī putns te tikai iekārta, bet ar spārniem bez jau putna. Šeit ir akmens ailē cilvēks, bet viņš tur brīvi ieiet iekšā, un tādu attēlojumu ir daudz. Tātad cilvēks ir iegājis savā individuālajā vai kosmosa kuģī vai uz zemes, lai pārvietotos kaut kur tālāk. Tā ir individuāla viņa vietiņa, vai arī kosmosa kuģī kāda īpaša viena cilvēka atcešanās vieta. Un šeit ir Vimana, šeit ir zīmējumi, un šeit ir vienā pasaciņā mums jau bija pieminētas, ka pašas Vimanas atgādina viņu ēku augšējās daļas. Tātad nosēšanās laukums un pati Vimana. Un es jums stāstīju, ka vēdās vienā no vēdu šiem te rakstu sējumiem, rakstu krājumiem ir aprakstītas dažādas Vimanas, viņu uzbūve, kā viņas darbojas, kur kas atrodas, ja, tas viss ir sīki smalki aprakstīts. Mācieties šo valodu, ja, un varēsiet paši sev uzbūvēt Vimanas. Un es jautāju, autors jautā, un vai 3i ir zilā zvaigzne Kačina no pravietojuma klints? Jā, bet šādu parādību būs vēl tuvāko gadu laikā. Pierādījumi pieaugs, bet tas nebūs valsts mēroga paziņojums. Un 3i telepātiskā līmenī var tikt maskēts kā komēta. Viena cilvēka pieredze par to ievērojami atšķirsies no cita, jo būtnes, kas vada šo kuģi, apzināti dažiem cilvēkiem neļauj to redzēt. Viņi nevēlas, lai tas pārvērstos haosā vai pifpafiņā.
Un šī iestāde turpina apgalvot, ka tā ir komēta. Kuģis būs redzams tikai tiem, kas par to var ziņot tādā veidā, kas rezonēs ar tiem, kuri ir gatavi. Draugi mīļie, un šeit ir atbilde visam. Kam jūs esat gatavi, jeb citiem vārdiem, kam jūsu apziņa ir gatava? Ja jūs sakat, ka tādi no citām planētām vispār neeksistē, ka nekas pa gaisu nelido, tad jūs arī tur neko vairāk kā komētu neredzēsiet un neuztversiet. Ja jūsu apziņa jau ir tik atvērta, ka jūs saprotat, ka mums ir gaišie draugi, un mums vēl ir arī daži tumšie draugi, ja, kas mūsu joprojām cenšas pamodināt, dara savu, tā teikt, misiju šeit līdz galam, tad, tur neko darīt. Cilvēki, kas dodas uzbrukumā, vai aizsardzībā, tā vai citādi ieraudi konfliktos vai pifpafiņā, uzstās, ka tā ir komēta. Līdz viņi būs, te ir rakstīts zili sejā, ja, mēs vēl tur varam teikt zili melni vai zili zaļi, jo tas ir viss, ko viņiem ir atļauts redzēt. Viss. Nevis tāpēc, ka viņi būtu iedomājušies mums kaut ko neļaut, bet viņi tur vairāk arī neko neredzēs. Un tad viņas balss šamanes sakaru sāka vadīt būtnes uz kuģa, ļaujot viņiem runāt caur šo šamani, kad viņi paskaidroja maskēšanos. Tā ir programmēšana, tāpat kā kodu rakstīšana. Mums tas ir viegli izdarāms, un tas ir nepieciešams. Kamēr valdības un institūcijas šķietami atrodas jūsu kultūras ietekmēšanas virsotnē, mūs interesē tas, par ko cilvēki runā savās mājās, savās sirdīs, ko viņi lasa. Un tie, kas atradīs jūsu sarakstīto šo pasakiņu, sajutīs tā patiesumu, un savā personīgajā dzīvē viņi rīkosies saskaņā ar uzrakstītā rezonansi. Personīgā emocionālā rezonanse ir ietekmīgāka. Un šie vārdi autoru aizveda atpakaļ uz pravietojumu klints vienas sirds ceļa, pēc kā mēs ilgojamies. Un vai šīs tieksmes centieni ir saskaņoti ar to, kas ir vissvarīgākais mūsu dvēselē? Cik tīri, konsekventi un autentiski mēs turam šo signālu? Kas mēs esam vibrācija integritātē? Kad mēs esam vibrācija integritātē, mūsu frekvence paliek saskaņota. Kad mēs vibrējam vienā līmenī ar mūsu zemi, mēs izstarojam personīgo emocionālo rezonansi, kas ir harmoniska ar mūsu dvēseles nodomiem. Un visums dzied mums pretī, un mēs piesaistām to, kam esam gatavi. Un šie galaktiskie apmeklētāji, kas tagad mūs novērtē, Hopi viņus raksturo kā garīgas būtnes no zvaigznēm. Darbojas šīs būtnes ļoti pacietīgi ar visumu. Mums ir atļauts stabilizēt un paplašināt savus centienus savā tempā,
Nekas nesaskaņo mūsu domas un emocijas ar mūsu dvēseles augstākajiem centieniem, spēcīgākā, regulāras, apņēmīgas meditācijas. Un šajā klusumā mēs varam sūtīt tīru emocionālu impulsu no sirds tieši uz zvaigznēm, lai ļautu šīm būtnēm zināt, ka mēs esam gatavi pieņemt mūsu daudzdimensiju visuma brīnumus. Mums vēl ir laiks decembrī, 19. decembrī. 3i būs viss tuvāk zemē. Atcerieties, mums vēl ir laiks. Miermīlīgas, augstākas dimensijas zvaigžņu būtnes mēdz apmeklēt cilvēkus, kas meditē. Šķiet, ka viņas ir apguvušas spēju vibrēt dažādās frekvencēs un pēc savas gribas var izpausties dažādās dimensijās. Viņi izmanto kuģus īpašiem mērķiem, tostarp materiālu, iekārtu un tehnoloģiju transportēšanai. Tomēr viņu meistarības līmenī viņi var parādīties un pazust tieši mums blakus, kamēr mēs esam dziļā meditācijā. Es personīgi esmu piedzīvojis šo parādību vairākas reizes. Un tie no mums, kas ir gatavi tam, kas atrodas ārpus šīs fiziskās sfēras, ārpus šīs saules sistēmas, patiešām var sākt dzīvot pavisam citā realitātē nekā pārējā cilvēce. Man tas atkārto izvēli starp diviem ceļiem, kas pirms 1000 gadiem izcirsti pravietojumu klintī. Mēs varam atteikties no vispusējām vērtībām, ārējiem trokšņiem, pastāvīgas aizņemtības un pievērst uzmanību dabas un garas sfērām, caur meditāciju, pateicību, vibrāciju, integritāti. Mūsu personīgā emocionālā rezonanse tiks pamanīta un novērtēta, un mēs piedzīvosim augstāku potenciālu un daudzdimensionālu apziņu, kurai esam gatavi. No tā, draugi mīļie, viss notiek. Lai jaukas domas, gaišas domas un smaids sejā.